Labvakar, skatītāji! Labvakar tie, kas skatās mūsu tiešsaistē, un labvakar tie, kas skatīsies pēc tam mūsu ierakstā. Šī jau ir trešā saruna par veselību, un šīs sarunas ieraksts, tāpat kā iepriekšējo divu sarunu ieraksts, jūs varat vērot Veselīga Rīga Facebook lapā, Veselīgs Rīdzinieks mājaslapā un divi gan YouTube kanālā, kā arī Spotify sarunas par veselību. Es esmu Rūta Plauta-Dedele, būšu šīs sarunas moderatore. Šodien mūsu saruna ir, kā veicināt jauno vecāku psihoemocionālo labsajūtu, un uz sarunu ir aicināts eksperts, kliniskā psiholoģija Aija Krišjāna. Labvakar! Labvakar! Varbūt pāris vārdos iepazīstināt ar sevi, kas esat, kur jūs var sastapt? Jā, pāris vārdos, kā jau teici, mani sauc Aija Krišjāna, esmu psihologs un ikdienā vairāk sanāk strādāt ar bērniem, ar pusauģiem un, protams, arī ar bērnu vecākiem. Jo, sevišķi runa ir par mazākiem bērniem, mēs nekad nevaram izslēgt vecākus no tās kopējās spēles. Vienmēr mums ir jādarbojas kopā, lai sasniegtu rezultātu. Tā kā jā, tāda sadarbība ar ģimeni ir mana ikdiena. Labi, tad sāksim šo te sarunu. Jā. Tad jauno vecāku loma. Varbūt tad sāksim par šo, kā jau mēs zinām, tik skaisti un tik sarežģīti vienlaicīgi. Jā. Tagad uzdevi šeit šo jautājumu jauno vecāku loma, un man uzreiz ienāca prātā, kādas vispār ir vecāku lomas, un vai mēs patiesībā tās teorētiskās vecāku lomas varam attiecināt arī uz jaunajiem vecākiem. Varbūt īsti gluži ne, jo tad, kad mēs runājam par vecāku lomām kopumā, tad tur ir aprūpētājs, kas ir jaunais vecāks, protams, tad ir robežu licējs, kas vēl nav jaunais vecāks, laikam, vai ne, jo tikko dzimušam bebītim mēs neliksim robežas. Skolotājs, jā, mēs sākam skolot to bērniņu droši vien jau no pirmās dienas plus mīnus. Un rotaļbiedrs, tas gan ir jaunais vecāks. Bet droši vien jautājums bija domāts drusciņi par citu un par to, kā jaunie vecāki jūtas un kā tas ir kļūt par jauno vecāku un vai tas ir grūti. Un man šķiet, ka tā jaunā vecāka un vispār vecāka loma ir grūta, ir ļoti arī patīkama un pilna mīlestības. Tā kā man kādreiz viena no manām izbijušām priekšniecēm teica, ka ja ir bērns, tad tu sastapsies ar ļoti daudz mīlestības un ar ļoti daudz uztraukumiem. Un tas visu laiku ir kopā. Un tas ir neatņemami. Viens no otra to īsti nevar atdalīt. Vienmēr ir ļoti daudz rūpju un vienmēr ir ļoti daudz mīlestības. Šajā sakarā man uzreiz nāk prātā, kā tad saprast, vai tu esi gatavs šai jaunai vecāku lomai? Vai to var saprast, vai ne? Vai to var saprast, bet es domāju tajā brīdī, kad cilvēkam parāda šāds jautājums, kad pārim parāda šāds jautājums, vai mēs esam gatavi, tad visdrīzāk viņi sāk tik tiešām kļūt gatavi. Jo tie, kas šādus jautājumus sev neuzdod, tie arī, diemžēl, par šīm lietām nedomā un pārāk neaizdomājas. Esmu es gatavs, neesmu, kādas pārmaiņas manā dzīvē tas nesīs, kas manā dzīvē mainīsies. Un diemžēl, jāteic tāpat līdzīgi kā par kursu apmeklētājiem, ka kursus parasti apmeklē tie, kas jau ir gudri cilvēki un daudz ko ir apguvuši, un viņus interesē iemācīties kaut ko jaunu, un tad viņi mācās vēl. Un man liekas, līdzīgi ir ar šiem te jauniem vecākiem. Tie, kas ir gatavi, tie vēlas mācīties vēl un uzzināt vairāk. Un manuprāt, šie ir tie gatavākie jaunie vecāki, kas ir gatavi mācīties. Un kāds ir jūsu varbūt subjektīvais viedoklis par viedokli, ka man ir jāsakārto tāda joma savā dzīvē, šī tāda joma savā dzīvē, man vajag tādu un tādu dzīves vietu, man vajag sasniegt karjerā konkrētus mērķus, un tikai tad mēs varam ģimenē domāt par pieaugumu? No vienas puses, jā. No vienas puses, es domāju, ka tā ir tāda pārdomāta rīcība, vai ne? Jo bērns noteikti nes līdzi ļoti daudz rūpju, papildus atbildības, un tad ir labi. Mēs arī vēlāk par to, protams, runāsim šajā sarunā, kādi ir tie riski. Tas mazina riskus, vai ne? Ja man ir tāda finansiāla plus mīnus droša aizmugure, ja es labi, stabili jūtos savās attiecībās, protams, tādā veidā es samazinu riskus, ka man nāksies saskarties ar kaut kādām problēmām nākotnē, tā ka bērniņš būs jau piedzimis, un varbūt nākamais vēl būs piedzimis, un tā tālāk.
Bet no otras puses šajā tādā spēlē nedrīkst arī aiziet par tālu, protams, vai ne, kā jau mēs zinām, kas par daudz, tas par skādi. Un es nevaru atraut no konteksta bērna radīšanu, un tad ir mana dzīve kaut kur, un bērna radīšana tad ir ārpus šīs dzīves, un tad ir darbs, un kaut kas cits ir ārpus dzīves. Tā kā tas ir tā, drusku neiespējami, neloģiski varbūt, vai ne, ja tas ir tā kā pārāk daudz. Bet gatavoties vajag. Un kā ir ar tādām emocionālām bailēm, ka mēs pieļausim savu vecāku kļūdas? Man ir bail būt, teiksim, ja ir slikta pieredze bijusi vai kāds traumatiski momenti, ka es negribu būt tāds pats vai es gribu būt savādāks. Vai par šo un vispār par šo pārliecināties var tikai tad, kad tas bērniņš ienāk ģimenē, vai mēs varam iepriekš jau tam sagatavoties? Kaut kam mēs varam sagatavoties, bet ne visam. Un parasti jau ar šīm tādām lielajiem dzīves pavērsieniem, un bērnu piedzimšana noteikti ir tāds gana liels pavērsiens dzīvē, ir tā, ka es varu izplānot ļoti dažādus scenārijus un izdomāt visdažādākās iespējas, kas notiks, bet patiesībā notiek savādāk. Nevienmēr es teiktu, ka pilnīgi savādāk, bet daudzas lietas notiek savādāk. Labi. Tad virzīsimies tālāk. Jā. Par lielākajiem, smagākajiem, biežākajiem izaicinājumiem, ar ko tad saskarās jaunie vecāki. Varbūt kaut kā kategorizēt varētu? Vai... Es domāju, tāds viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras jaunie vecāki, sevišķi, ja ir gaidāms un piedzimst pirmais bērniņš, ir pārsteigums. Pārsteigums tādā ziņā, ka izrādās, ka mana dzīve vairs nepieder man pašam. Un izrādās šajā, var teikt, vienā dienā viss kardināli mainās manā dzīvē. Un lai ko es darītu, lai ko es pat domātu, lai kas manā dzīvē notiktu, tas viss vairāk vai mazāk ir pakļauts tam, kas notiek ar bērnu, tam, kas notiek kopumā manā ģimenē. Un man šķiet, ka tas ir ļoti liels izaicinājums. Un nezinu, vai mēs varam tam īpaši sagatavoties iepriekš, vai ne? Tas ir kaut kas tāds, ar ko mēs sastopamies, un tad mēs redzam. Vienam, protams, tas ir izteiktāk, citiem mazāk izteikti, bet tomēr tāda spēja adaptēties jaunai situācijai ir kaut kas tāds, kas diezgan parādās un ko mēs varam novērtēt sevī, partnerī, kā tas notiek, cik lielā mērā es spēju pieņemt absolūti jaunus apstākļus savā dzīvē. Dažkārt nākās dzirdēt, ka es jau regulāri pieskatu tur draudzenes vai māsas vai brāļa bērnus. Es zinu, kā tas ir. Vai piekrītat šim? Kaut ko jā, kaut ko mēs zinām, kā tas ir. Tik daudz, kā tie paši vecie labie pamperi, es zinu, kā tur tad jānomaina vai ne, ka bērns grib ēst un dzert, un tad viņš grib spēlēties, un ka tas patiesībā paņem daudz spēka un enerģijas, to es iepazīstu noteikti tādā veidā, bet tas jau nav viss. Parasti, ja es paspēlējos ar draudzenes bērnu, tad tas nenozīmē arī negulētas naktis, tas nenozīmē bieži vien strīdus un tādus noguruma izraisītus, tādu neapmierinātību ar partneri varbūt vai vispār ar pasauli. Jo es paspēlējos, tas ir baigi jauki un es dodos mājās. Vai ne? Un tā ļoti liela atšķirība. Bet kaut kādas praktiskas lietas tādā veidā var apgūt, jā. Un uzreiz man nāk prātā, un kā ir viedokli par dzīvnieciņu uzņemšanu ģimenē pirms bēbīša? Teiksim, mēs varētu paņemt sunīti vai kaķīti, saprast, vai mēs spējam uzņemties rūpes par kādu. Pastāv viedoklis, tas ir kaut kas līdzīgs, bet īsti jau tā nav. Es te ar izbrīnu klausos, un es domāju, jā, varbūt tik tiešām kaut kādu līdzību tur var saskatīt, bet tomēr tās ir ļoti atšķirīgas lietas. Sunīts vai kaķīts, protams, ka tā ir atbildība, bet tas nav salīdzināms ar bērnu, jo man jau tur nav jārūpējas naktīs, jāceļās un jādomā tik ļoti par katru niansu, katru sīkumu. Kā tas ir ar bērniņu, tas tomēr ir diezgan atšķirīgi.
Es nezinu, vai sunīts un kaķītis var kaut ko glābt. Grūti pateikt, varbūt jāprasa kādam pieredzi, kam tāda ir bijusi. Bet jā, un kaut kādu atbildības sajūtu varbūt vari pārbaudīt kaut vai viņi tev ir, vai tu spēji par kādu rūpēties, bet tas nav salīdzināms ar to situāciju, kad bērns ienāk ģimenei. Tas jau tad ir citādi tomēr. Pārsteigums kā viens no izaicinājumiem, vai nāk prātā vēl kāds? Visbiežāk, ar ko praksē arī nākas saskarties jau ar vecākiem, kam ir drusiņi tādi bērniņi jau 3-4 gadi, tas ir ar nepārliecinātību par sevi. Jauniem vecākiem ļoti bieži šķiet, ka viņi ir slikti vecāki un ka viņi dara kaut ko nepareizi un ka viņi noteikti pieļaus kaut kādas kļūdas. Bet atkal šeit ir jāteic, ka pie psihologa vai atbalsta iet meklēt parasti tie vecāki, kas ļoti daudz ko dara patiesībā un ļoti daudz ko lasa un ļoti daudz ko zina. Bet, protams, šādā veidā viņi uzzina vēl vairāk. Tā ir tāda reizēm bailes, nepārliecinātība par sevi. Vai viss ir kārtībā, vai mēs esam labi vecāki, vai es daru visu pareizi, vai es kaut ko nepieļaušu, kaut kādas absolūti fatālas, tādas liktenīgas kļūdas, ko nevarēs vairs pēc tam mainīt. Šādi jautājumi ir diezgan bieži. Man ļoti patīk, ka es dzirdēju tādu atziņu, ka šīs te kļūdas, arī visi mēs pieļaujam kļūdas, un tas ir pilnīgi normāli, bet ka nav jau tā, ka ir kalns un ir aiza. Ir jau tāds tomēr kaut kāds stabilais moments un ir pilnīgi normāli pieļaut kļūdas. Nav jau tikai tie spektra gali, vai ne? Ir jau arī pa vidu kaut kas, un nav jau tā, ka ir tikai vai nu ļoti labi vai ļoti slikti. Un otra lieta, mēs nevaram izvairīties no kļūdām, tas nav iespējams. Mēs dzīvojam uz šīs planētas, kur mēs visi kļūdāmies vairāk vai mazāk, un tā ir normāla ikdienas lieta. Būtu dīvaini, ja mēs nekļūdītos. Tas būtu kaut kas ļoti, ļoti dīvains. Nesen vienā lekcijā dzirdēju no lektora tādu teicienu, dzīvei stabilitāti meklē tie cilvēki, kas neko nesaprot par dzīvi. Ja, nav šeit stabilitātes, un man ir jābūt diezgan tādam gatavam uz to, ka pārmaiņas būs, ka būs savādāk nekā es esmu izdomājis, ka jā, iespējams es kļūdīšos, un tad kā es ar to tikšu galā, un es tikšu galā. Man ir jābūt varbūt kādreiz kādam plānam B, kaut kam tādam, lai es justos mierīgāks. Labi, virzīsimies tālāk. Tad par to sāpīgo tēmu, pēcdzemdību depresiju. Esam daudz dzirdējuši, šobrīd aizvien vairāk aktualizē šo tēmu, tad par šo te. Jā, par pēcdzemdību depresiju man pašai ir interesants stāsts, ne personīgs, ka es šo būtu pārdzīvojusi, bet tad, kad es studēju Latvijas Universitātē psiholoģijas programmu, tad es kursa darbu rakstīju par pēcdzemdību depresiju. Es nezinu, kā tā tēma pie manis nonāca, bet vienu brīdi tas man bija interesējis. Un jāteic, ka tiem, kam ir interese, var palasīt, atrast pilnīgi noteikti arī ieguglējot manu kolēģi Diānu Zandi, kas ir Latvijā ļoti pazīstams psihologs, psihoterapeite. Viņa ir aizstāvējusi savu doktora disertāciju par šo tēmu, pēcdzemdību depresiju ne tikai mammām, bet arī tētiem. Tā kā pašķirstiet, ja ir interesi, paskatieties, jo kas ir jauki šajā pētījumā, tas ir tieši par mūsu kultūru, par to, kā tas ir šeit. Jo tās kultūra atšķirības var būt ļoti, ļoti dažādas. Bet tas tā novirsoties drusku un varbūt aicinot skatītājus, klausītājus arī vēl vairāk paizglītoties, ja šis jautājums interesē. Tā kā Latvijā šāds pētījums ir viens liels pētījums, mans mazais kursa darba pētījums, kur arī tāds maziņš ieskats. Bet, jā, diemžēl, vismaz tajā, ko es sava darba ietvaros paspēju secināt, ka jā, diezgan daudz sievietes, man gan bija tikai sievietes, tikai mammas saskaras ar šo pēcdzemdību depresiju. Man tas sanāca manos rezultātos 13% aptuveni, kas ir diezgan liels procents. Tā kā tā nemaz nav tāda reta lieta, jā, diemžēl. Kas tas ir un kā to atpazīt? Mēs zinām, kas ir depresija vairāk vai mazāk, vai ne? Tā kā pēcdzemdību depresija arī ir depresija, tas ir viens no depresijas tādiem paveidiem.
Un lielākā atšķirība no depresijas, nu, ja tā var teikt, parastās depresijas ir tā, ka par pēcdzemdību depresiju mēs runājam tad, ja apātija vai šis enerģijas trūkums tādam, nu, ko mēs saistam ar depresijas simptomiem, nevēlēšanās iesaistīties vispār savā dzīvē un citu cilvēku dzīvē, nevēlēšanās kaut ko darīt, ir šiem simptomiem jāparādās vismaz 2 nedēļas, bet atkārtoši saistībā ar pēcdzemdību depresiju tas būs vai nu grūtniecības laikā, ja tas ir mammai, vai nu pēc bērna piedzimšanas. Un tad šie simptomi parādās. Līdz man šķiet 6 mēnešu vecumam mēs skatāmies. Jā. Kā nesajaukt vienkārši pārgurumu, izsīkumu un emocionāli hormonālās vētras visā šajā te posmā ar tiešām depresiju? Nu, tur tomēr tā robežšķirtne ir tās 2 nedēļas, ka tev 2 nedēļas, bet tā kā monotoni, tā kā katru dienu, tā kā visu laiku plus mīnus ir jājūtās šādi te pelēki, ka es nevēlos neko, mani nekas neinteresē. Mani, protams, sāk mocīt arī vainas apziņa. Kā tad es tā vai ne, kas mani atkal savukārt iedzen vēl lielākā depresijā un vēl sliktāk es sajūtos, bet tam laika nogrieztim ir jābūt tā kā nepārtrauktām 2 nedēļām, lai mēs varētu runāt par tādu, nu, klīnisku ainu jau. Vai ir vēl kādi simptomi? Es negribu neko, man nekas neinteresē. Partneris neinteresē, pārējie ģimenes locekļi, man ir ļoti grūti izrādīt rūpes. Ļoti grūti arī patiesībā rūpēties par bērnu. Protams, jaunās mammas ar pēcdzemdību depresiju to dara parasti, ja vien viņas to spēj, vai ne, un ja nav arī citu iespēju, bet ir ļoti grūti šo te. Un man liekas tāda nu, tomēr tā lielākā atšķirība, ja var teikt, ar to depresiju, kas ir sievietēm, kurām, nu, kas nav pēcdzemdību depresija, ir tomēr tā vainas apziņa. Jo tur nāk klāt ļoti liela vainas apziņa, un mēs par tiem cēloņiem noteikti vēl drusku runāsim, bet tev taču ir jābūt laimīgai, vai ne? Tev taču ir piedzimis bērniņš, un it sevišķi, ja tas ir pirmais, un ja tas ir bijis ļoti gaidīts, un mēs visi esam bijuši tik laimīgi, un visi tā esam gribējuši, un tev ir jābūt vienkārši absolūtā laimē par šo, bet tu tā nejūties. Un tā ir milzīga vainas apziņa, man šķiet, un tāda savas tā mātes lomas apšaubīšana, vai es esmu vispār normāla sieviete, vai es esmu normāla māte, tāda ļoti liels trieciens savam pašvērtējumam, domām par sevi. Ļoti, tas ir smagi, man šķiet. Vai šo te piemeklē tikai jaunās māmiņas vai arī jaunos tētus līdzīgi? Arī jaunos tētus, tā kā es jau minēju šajā te Diānas Zantas promocijas darbā, to mēs redzam, ka arī jaunajiem tētiem gan procentuāli mazāk, tas nav tik ļoti izplatīts kā jaunajām mammām, bet arī tēti saskaras ar pēcdzemdību depresiju. Jo tie iemesli jau, ja mēs tā skatāmies uz pēcdzemdību depresijas galvenajiem cēloņiem un iemesliem, tad tie ir nu, kā lai saka, līdzīgi gan vienam dzimumam, gan otram. Protams, sievietei vairāk mēs runāsim par hormonālajām pārmaiņām, par šīm lietām, tādām, nu, tīri bioloģiskām, bet no otras puses atkal citi iemesli, un, piemēram, sociālais atbalsts, ko es saņemu no pārējiem ģimenes locekļiem vai no draugiem vai tuvajiem radiniekiem, vai finansiālais stāvoklis, vai bērna temperaments, kas arī ļoti var ietekmēt. Tas jau vienlīdz skar arī vīrieti, vienlīdz skar arī tēti, tā kā, jā, arī tēti saskars ar šo. Un viņiem savukārt tur varētu būt atšķirīgais tas, ka partneri vairs nav pieejama vai ne tik ļoti, jo mamma, protams, pirmās nedēļas, pirmos mēnešus ir tik ļoti aizņemta ar mazulīti, ka tur ir skaidrs, dabiski un saprotam, ka tur nepietiek laika domāt par attiecībām un par romantiku un tam līdzīgām lietām. Un tas arī var būt diezgan smagi tētim šo te saprast vai nesaprast. Un nepieņemt tā kā personīgi, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, vai mani atstumi, vai mani atgrūž, bet pieņemt to tā, ka tā ir dabiska, normāla lieta.
Un kā vīrietim varētu šis te izpausties ģimenes kontekstā, ko mēs varētu pamanīt? Teiksim, lielākajā daļā gadījumu māmiņa paliek mājās bērnu kopšanas atvaļinājumā, un vīrietis iziet darbos pēc tām savām dienām, kuras varēja pavadīt mājās. Un tad tā īsti jau nemaz nesanāk varbūt tik ļoti novērot tos simptomus, kas varētu norādīt uz to, ka vīrietis ir pakļauts. Jā, bet simptomi ir simptomi, vai ne? Un simptomi ir tieši tādi paši. Arī tāds enerģijas trūkums, apātija, nevēlēšanās uzsākt kaut ko jaunu. Kā mēs zinām pie depresijas, vismaz ko esam novērojuši vai lasījuši, kā tas ir. Un vīriešiem tas ir tieši tāpat. Un viņiem tas varētu būt arī, ja pieņemsim, vīrs ir tas, kurš turpina iet uz darbu, strādāt, pelnīt, apgādāt ģimeni. Tad viņam, pieņemsim, var nākt klāt arī tas aspekts, tā es jūtos slikti, bet man taču ir jāiet un kaut kas jādara, un man taču ir vai ne, man taču ir jāpalīdz, man taču tas viss ir uz maniem pleciem, un tas atkal var būt vēl viens, tāds, vēl viena grūtība papildus, vēl viens tāds, ko es sev uzlieku pats emocionāli kā tādu slogu, papildus slogu. Tā kā, vīriešiem, es domāju, tas izpaužas līdzīgi, jo depresija ir depresija, tā ir slimība, tā ir diagnoze un simptomi ir vienādi visiem. Kā ir? Ir šis tas sloks, jā. Visu aptvert, par visu parūpēties, bet tāpat laikā, paņem papildus darbus, paņem papildus haltūrus, papildus iepriekš pamatdarbam ir vēl vakara darbi un rīta darbi un nakts darbi un vēl visādi darbi, un beigās tas pārvēršas, ka šī te pusīte nemaz, piemēram, nav mājās. Tīri no dzirdētiem stāstiem. Vai šeit nebūtu tāds trauksmes signāls, ka vīrietis negrib būt mājās? Vai kā noķert to momentu? Tas var būt, ka vieglāk ir nebūt mājās, vai ne? Un tas, es domāju, ka varētu būt lielā mērā saistīts ar to, ja vīrietis kādā brīdī sajūtas nevajadzīgs. Ja ir šis te aspekts, ka nostrādā, ka tur jau mani nevajag, es šeit vispār esmu liekas, vai ne? Jo mana sieva ņemās tikai ar bērniņu, un kur tad ir mana vieta, un kas tad es te vispār tāds esmu? Un tajā brīdī tiešām var būt tā, ka viņš labāk izvēlas būt ārpus mājas, lai par šito visu tā kā pēc iespējas mazāk. Tāda saucamā izvairīšanās uzvedība, vai ne? Ka es izvairos labāk no tā strausa politika nedaudz, vai ne? Un es vienkārši es par to nedomāju, un tad man ir vieglāk. Bet nav jau vieglāk, vai ne? Kā šajā situācijā mēģināt uzsākt sarunu par šo? Skaidrs, ka sieviete ir pēcdzemdību periodā, ir bēbīts, un tās rūpes ir pietiekami kā mātei, un viņai ir jātiek galā ar visām savām izjūtām. Bet ko sieviete var darīt attiecībā pret vīrieti, ja viņa jūt, ka vīrietim arī parādās kaut kādi simptomi? Ko es domāju, būtu ļoti, ļoti svarīgi darīt, un mūsdienās jau ļoti daudzi jaunie vecāki to arī dara, un ir tiešām brīnišķīgi jaunie vecāki un lieliski un gudri izglītoties vēl vairāk. Un ja vien es varētu, es izdotu tādus noteikumus, ka visiem jaunajiem vecākiem vajadzētu apmeklēt kādus kursus vai nodarbības vai kādas privātas terapijas sesijas, kur tevi šīm lietām sagatavo un par to runā, ka tas ir ok un tā var būt. Vai ne? Jo bieži vien tās kļūdas mēs pielaižam aiz nezināšanas. Ne jau tāpēc, ka mēs viens otru nemīlam, vai mēs necienam, vai mums kaut kas ir kaut kādas milzīgas pretenzijas. Mums vienkārši izglītības trūkst. Mēs nezinām, vai ne, ka tas ir patiesībā normālas lietas, kas ar mums notiek. Un tajā brīdī, kad tev kāds speciālists vai kāds cilvēks, kuru tu respektē, kura viedokli tu respektē, tev šo pasaka, tad pilnīgi tā kā tāds miltu maiss no pleciem nokrīt nost. Vai ne, ka tas nav par mani, tas ir ok, es tā varu justies. Un tāpēc es drīzāk runātu par to, ka izglītoties pirms šī te visa un jau sagatavoties, ka iespējams tā var notikt. Un ja gadījumā tā notiks, mēs abi zinām, kas te tagad notiek, un tad mēs abi divi meklējam palīdzību vai domājam, kā mums tagad izkulties vai ne, un kā šajā situācijā vislabāk norēģēt.
Kāds būtu ieteikums varbūt neapjukt tajā nenormāli lielajā informācijas apjomā, kas šobrīd ir pieejams? Gan par izglītošanos runājot, skaidrs, ka šobrīd vecāki tiešām izglītojās gan par bērnu aprūpi, gan par visiem notikumiem dzīvē un attīstību un sevi un vīriem un mammām un tētiem. Bet tās informācijas ir tik daudz, ka citreiz tiešām ir tā, ka tu arī saņem zvanu un klausies. Es izlasīju to, šito, tad kā ir? Kā šajā visā neapjukt, atrast kaut kādu savu uzticamības personu vai ar ko sakrīt viedoklis? Varbūt, bet ja nu tas viedoklis ir tāds grejs drusciņš, vai neko tad lai dara, tad tur nemaz tik labi var nesanākt. Es teiktu drīzāk tā, ka meklējiet profesionālu palīdzību un meklējiet profesionāļu viedokļus. Un ja jūs lasat kaut ko internetā, ko mēs katrs darām, protams, ikdienā, tad paskatieties, kas to ir uzrakstījis un paskatieties, kam jūs esat piesakojis un vai šim cilvēkam tik tiešām ir izglītība attiecīgi, lai šādus padomus sniegtu. Jo mūsdienās tik tiešām šādus psiholoģiskus padomus sniedz ļoti daudz cilvēki. Bet nevelti tomēr... piemēram, tajā pašā Latvijas Universitātē psiholoģija man bija jāstudē 7 gadus, kamēr es drīkstēju sākt konsultēt. Šobrīd ir 6 gadi. Tas bija tāpēc, man bija nepilna laika studijas, bet tas ir gan ilgs laiks, un es gribēju teikt, ka šajā laikā mums kaut ko tur māca, vai ne? Tāpēc, ja jūs meklējat informāciju, un tas ir labi, ka jūs meklējat informāciju, bet paskatieties arī, kas ir tas autors un kas ir tas, kas to jums stāsta, un vai šim viedoklim var ticēt. Ja tas būs profesionāls cilvēks, tad var ticēt, protams. Nu, labi. Un ko darīt ar sajūtu, kad netiec ne ar ko galā? Apziņa, es neko nevaru, man nekas nesanāk, viss ir slikti. Kā ar to tikt galā? Ko darīt? Ar ko sākt? Es domāju, ar ko tad varētu sākt. Pirmkārt, sākt meklēt pēc atbalsta personām un sākt domāt par to, vai šajā tajā tuvajā lokā, cilvēku lokā ir kāds cilvēks, kam es šo te varu izstāstīt, un vai ir kāds, ar kuru es par to varu parunāt, jo vienai pašai galā tikt būs ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un šis atkal ir tāds viens klupšanas akmens, man šķiet jaunajām māmiņām, ka man ir jātiek galā pašai. Un ja es pati galā netikšu, tad es neesmu laba mamma. Un ja es tagad lūkšu kādam padomu vai palīdzību, nedod Dievs padomus jau vēl nekas, bet palīdzību, un vai tu nevarētu nākt, un es jūtos nogurusi, vai tu nevari atnākt, vai kaut ko tādu, es taču parādīšu savu vājumu. Vai ne, es parādīšu to, ka es ar bērniņu netieku galā, un to neviens nedrīkst zināt. Ir mums nedaudz šis, tomēr mūsos ir šī lieta. Jākāp tai pāri, jāapzinās tas, ka lūgt atbalstu nav nekāda kauna lieta, ka tas ir normāli, ka tev ir vajadzīgs, ir nepieciešams padomāt par sevi, lai tu varētu arī sakarīgi rūpēties par savu bērnu. Ne savs tas resursu trauciņš arī jāpilda, nevar no viņa visu laiku tur kaut ko liet ārā un vērt ārā, tur kaut kas jāliek arī iekšā kādreiz. Un nedrīkst kautrēties lūgt palīdzību. Šī tik tiešām ir liela problēma, ka mēs ļoti kautrējamies lūgt palīdzību. Man liekas, ne tikai par jauniem vecākiem šeit ir stāsts. Mēs vienkārši kā populācija esam tādi, es visu varu. Ļoti grūti. Un lūgt palīdzību, atrast, kam lūgt palīdzību, bet varbūt sākotnēji pietiek kaut kā nedaudz sastrukturizēt, kas vispār tas, ar ko tad es netieku galā, kas ir tās lietas. Un citreiz man liekas, ka saliekot tā pa plauktiņiem nemaz nesanāk tā. Beigās sanāk, kad ar visu jau tiek galā. Kā tad atrast? Šis ir tik ļoti, ļoti gudri man šķiet teikts, un tas jau būtu tas, ko vajadzētu darīt, bet es arī nepavēlties tādā vēlējumu formā to saku, vai ne, jo mums pašiem diezgan grūti šo te daļu ir izdarīt, tā kā salikt visu pa plauktiņiem, ko tieši es nevaru, ko tieši es varētu mēģināt uzticēt vai palūgt kādam citam. Atkal kaut vai tā paša iemesla dēļ, ka mēs neesam raduši tā darīt, un otrs varbūt, ka es jau sāku nedaudz virzīties uz to pēcdzemdību depresijas pusi, man vienkārši nav resursu nekādus plānus taisīt. Un iespēja, jāskatās, cik sarežģīta ir tā situācija, un iespējams, ka man jau ir jālūdz, palīgā
kāda tuva draudzene vai tuva radiniece omīte un jāmeklē varbūt kaut vai viena konsultācija pie speciālista, kas man palīdz, nu tā kā to kamolītī satīt, ko mēs kādreiz redzam, vai ne, tos attēlus par psihologiem, ka tam klientam tur tāds muģeklis un tas psihologs satina tādā kamolītī. Tas reizēm ļoti noder un nav vajadzīgas garas terapijas. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai man saliktu to pa tiem plauktiņiem. Tātad meklējam palīdzību, bet, lai saliktu pa plauktiņiem, tur tomēr vajadzētu speciālistu. Es domāju, ka jā. Un zini, kāpēc? Man šķiet, ka ir, nu kā lai saka, diezgan tāda neiespējamā misija sagaidīt padomu no kāda, vai meklēt padomu pie kāda, vai lūgt padomu kādam, kas ir vienkārši mans draugs vai kāds ļoti, ļoti labs cilvēks, jo šis cilvēks tev pastāstīs savu skatījumu. Un skatījumi, kā zināms, mums mēdz būt ārkārtīgi dažādi, jo no kurienes tad veidojas tie mūsu skatījumi? Tas ir mūsu pieredze, mūsu individuālā pieredze, mana pieredze, pieredze manā bērnībā, kā es pati, piemēram, tiku audzināta, kas jau tālāk tad stiepjas, kā mani vecāki tur mani audzināja un paši tika audzināti. Un šādā veidā veidojas mana pieredze, mans skatījums uz lietām, un to es padoma veidā tagad nodošu tālāk. Piemēram, savai draudzenei. Varbūt nostrādā, vai ne? Bet varbūt arī, ka galīgi nenostrādā, jo mana draudzene savukārt nāk ar savu bagāžu, un viņai tur ir savas lietas, kas viņas dzīvē nāk līdzi un kas ir veidojušas savukārt viņas skatījumu, redzējumu uz lietām, viņas tādas, ikdienas izvēles un tam līdzīgi. Un viņai var šķist varbūt, ak, mans Dievs, kas tas pa padomu, ja? Un šādi es neticu padomiem, teikšu atklāti, es neticu draudzeņu padomiem vai tuvo radinieču padomiem, jo tas ir diezgan riskanta lieta. Ieklausīties mēs varam, bet tik tālu, lai ievāktu informāciju un tad pats izvērtētu, kas man no šitā visa der. Un tad atkal ir šī nenormāli lielā informācijas plūsma, mēs esam turpat, kur bijām. Uzreiz par otru grāvi. Ir daudz dažādu radinieku, tuvinieku, māsas, brāļi, omītes, mammas, vienas mammas, otras. Katram ir savs viedoklis par to, kā ir jāorganizē šī bebīša ienākšana dzīvē, viņa audzināšana, viņa aprūpe. Tas ir tā, ne tā, tas ir šitā, ne tā. Kā no šī izolēties? Jo dažkārt tas arī ir ļoti liels faktors, kāpēc šī māmiņa sāk justies par sevi nepārliecināti. Jo es taču visu daru nepareizi. Visi man saka, viss ir ne tā. Man jau šķiet, ja kaut kas sāk traucēt un kaut kā ir par daudz, par to ir jārunā. Tas tā kā numur viens, vai ne? Es nedrīkst turēt sevi, kā minimums es ar partneri to pārunāju. Ja mēs arī divatā ar šito netiekam galā, tad nekas cits neatliek kā ar tiem laba vēlētājiem runāt. Bet kāpēc es saku šo te laba vēlētājiem? Jo man šķiet ir svarīgi atcerēties, lai tur neveidotos konflikti vai neveidotos kaut kādas tādi nevajadzīgi strīdi. Tiešām iemācīties pateikt to paldies. Es saprotu, ka jūs vēlat tikai labu. Es saprotu to nodomu. Liels paldies par to. Bet mums ir cits skatījums. Un mūsu skatījums ir tāds, un mēs rīkosimies šādi. Bet paldies, ka jūs vēlaties iesaistīties. Tas ir ļoti mīļi. Tur gan vajag stiprus nervus diezgan, vai ne? Reizēm. Dažkārt, jā. Kā ir ar situācijām, kad tiek gaidīts šis bēbītis, un jau ir absolūti skaidrs, ka tajā brīdī, kad atgriezīsies no dzemdību nama šī jaunā ģimene, viņu mājās sagaidīs arī šie vecāki un dzīvos ar viņiem kopā kaut kādu konkrētu laika periodu. Kāds ir viedoklis par šo? Kā jau ar visām lietām es teiktu, tas var būt gan labi, gan slikti. Ja, tas ir ļoti dažādi. Tas ir atkarīgs no tā, kādas ir attiecības, gan var teikt, abu ģimeņu starpā, ja tā var teikt, jaunā ģimene un vecāki, kā viņi
savā starpā spēj saprasties, kāds ir skatījums uz lietām, kāds ir skatījums uz bērnu audzināšanu un tā tālāk. Tas ir ļoti, ļoti varbūt dažādi. Varbūt ļoti veiksmīgi šie piemēri, jo ja tas skatījums par bērnu audzināšanu sakrīt un ja attiecības ir labas, tad tas varētu būt pat palīdzoši sākumā, vai ne? Noteikti varētu būt palīdzoši. Bet ideālā pasaulē mēs nedzīvojam. Tā kā es teiktu, ir arī riski. Tur ir arī savi riski tomēr šajā visā. Labi. Kā mums, kā līdzcilvēkiem, varbūt tad sākotnēji par ģimenes burbuli, ja mēs tiešām manām šos te simptomus, kā nonākt, runāt, tas ir skaidrs, bet viens ir panākt, ka cilvēks grib meklēt šo te palīdzību, bet ja viņš neatzīst, bet jūs redzat kā partneris, ka tur nav īsti ok, ko mums darīt tālāk? Vai mēs varam vērsties kā otra pusīte pēc palīdzības, tā kā mēģināt caur trīsstūrīti? Nu jā, bet iepriekš jau, ja mēs aizējam atpakaļ uz to pirmo solīti, ka es mēģinu runāt ar to jauno māmiņu, un viņa nepiekrīt, un viņa ir pret, un liekiet man visi mieru, tad es domāju, ka pirmkārt vajadzētu padomāt par to, vai viņa bija gatava šai sarunai, kāda bija tā situācija, kādi bija tie apstākļi, kad šī saruna notika. Varbūt viņai tieši tikko tur bija kaut kas noticis, vai ne, vai viņa jutās absolūti sagrauta, un tādā brīdī tu cilvēkam tur mēģina vēl kaut ko šādu teikt, un viņš var justies vispār pavisam slikti. Ir tomēr šādām sarunām jāmēģina atrast īstais brīdis. Un ja vien ir iespējams, tad pieaicināt kādu, kas pieskata bēbīti kaut vai uz pusstundiņu, 40 minūtēm un iziet ārā pastaigāties, lai mēs esam divi vien, lai mēs varam mierīgi, netraucēti, plus mīnus mierīgi, cik jaunie vecāki vispār var būt mierīgi, vai ne, jo viņi jau jūtas nemierīgi arī tad, kad tas bērniņš nav klāt, tad atkal ir citas bēdas, vai ne, kā viņam tur iet. Bet tomēr tikt uz tādu viens pret vienu sarunu, vai ne, un teikt to, ka es redzu, ka tev ir ļoti, ļoti grūti, un es ļoti uztraucos par tevi, ļoti, un es ļoti gribu tev palīdzēt. Kā tev šķiet, ir šāda iespēja, varbūt tu būtu ar mieru, pamēģināt, ja tas ir, pieņemsim, terapeits vai kaut kāda tāda konsultācija. Un tādā veidā mēģināt, jo tomēr pats svarīgākais ir panākt, lai pats cilvēks vēlas, vai ne, lai tā būtu viņa izvēle, ka jā, man ir vajadzīga šī palīdzība. Citādi tie rezultāti var arī nebūt. Vai ir kādas citas taktikas iespējas, kā mēs varētu pamanot, ka īsti nav labi palīdzēt tai jaunajai māmiņai, piemēram, konkrēti šobrīd tad jaunajai māmiņai, pēc tam tad tētis neatstāsim novārtā, bet ko iedot laiku sev, ļaut iet, pastaigāties vienai, kaut kur aizbraukt, kaut ko padarīt. Un tas jau būtu, protams, ļoti brīnišķīgi, ja partneris piedāvātu šo te laiku sev, bet mēs, protams, esam tik daudz par šo lasījuši un zinām, ka kamēr tu neizrādīsi un nepateiksi, ka tev tas ir vajadzīgs, tas otrs cilvēks īsti nevar nolasīt, ka tev tas ir vajadzīgs. Tāpēc tomēr jāmācās pašām to palūgt un pašām tomēr bērniņa tētim paprasīt un teikt, klau, man obligāti tā kā ir vajadzīga tā stunda dienā, pilnīgi noteikti par to runāt un nekautrēties par to runāt, jo ņemat vērā, ka partneris var tik tiešām par to neiedomāties, ja mēs par to nerunājam. Tā kā par šīm lietām ir jārunā. Bet tas ir ideāls variants, vai ne? Ja bērniņa tētis vai kāds, vai ja tētis nedzīvo ģimenē, tad kāds cits draugs vai tuvs rats saka, klau, es pieskatīšu, izēj drusciņu, pastaigājies vai aizēj uz kaut kādām sporta, kaut kādu nodarbību vai kaut ko tādu. Bieži vien arī nepiekrīt. Es nedošu to bēvīt nevienam, tas ir mans.
Kā šeit rīkoties? Vai atkal māmiņai izglītoties par to, ka tu neatstāji to bērniņu novārtā, ja tu viņu uz stundiņu iedod tētim, piemēram, jā? Tas liekas absurdi, vai ne? Cik lieliski skan. Jā, ja to skaļi pasaka. Kā šādās situācijās rīkoties ar teiksim, māmiņām, kas viņām ir grūti, viņas pašas atzīst, ka viņām ir grūti, viņām it kā vajag un viņas grib to palīdzību, bet tad, kad realitātē kāds atnāk un pasaka, ej, es tikšu galā, tad ir nē. Jā, jo tik tiešām baidās, ka tikai kaut kas nenotiek. Tik tiešām var būt tāda sajūta, ka es tikai varu un es tikai zinu, kā pareizi, ko darīt, un varbūt arī šī vairs apziņa, tad kā es tā atstāšu savu bērniņu, vai ne, ka man taču pašai par to jāprūpējas. Tur var būt diezgan daudz tie aspekti. Bet grūti šādā gadījumā patiesībā tas ir smags ceļš jaunajai mammai, ļoti, ļoti smags ceļš šim iziet cauri, jo tur ir ne tikai adaptēšanās jaunajai situācijai, bet arī pašai tāda, terapijas sev, vai ne? Kas notiek ar mani? Kāpēc man ir tādas bailes? Par ko īsti te es baidos? Kas tas ir? Kāpēc es neusticos cilvēkiem? Kāpēc es neusticos cilvēkiem? Kas notiek ar mani? Un es baidos, ka šie ir tādi jautājumi, uz kuriem paši mēs nevienmēr varam atbildēt. Bet, varbūt, jāmeklē atkal tā pati jau piesauktā palīdzība, vai ne? Ka tu vismaz uz pāris konsultācijām tiec kaut kur šos jautājumus pārunāt. Kas tad tur varētu notikt, vai ne? Kas tad tur varētu notikt ar to zīdainīti? Jā, par ko ir tās bailes? Jā, kaut ko vēl gribēju teikt, bet izšvirkstēju no galvas tikko ārā. Šeit varbūt ir vērts nedaudz pieskarties un pastāstīt par to, kā veidojas drošā piesaisti, jo bieži vien par šo tieši arī baidās. Ja, ka es to bēbīti ielikšu savā gultiņā gulēt, ja, vai aiziešu tiešām uz to stundu, divām projām, ka es viņam neradīšu šo te drošo piesaisti. Tad varbūt par šo nedaudz var nokomentēt, kā viņi veidojās. Tas arī, ko es gribēju teikt, bija drusciņi par piesaisti, bet vairāk par to, ka visticamākais māmām, kurām ir bailes atlaist to bērniņu, kurš ļoti, ļoti uztraucās, ka tikai kaut kas nenotiek nepareizi, ka tikai kāds varbūt neizrādās vajadzīgāks nekā es, visticamāk pašas nav piedzīvojušas bērnībā šo drošo piesaisti. Un tāpēc tāda pārmērīga liela drošības sajūta ir nepieciešama, kas ir visu laiku jāpārbauda. Un tad varbūt arī šo te mēs nododam tālāk savam bērnam, vai ne, ka mēs pārmērīgi cenšamies viņu pasargāt. Un tas jau ir tas, par ko psiholoģijā mēs runājam, par tādu lietu kā pāraprūpe, kas varbūt vēl nebūs tādam mēnesi vecam bērniņam, bet kas tālāk jau bērnam augot ir diezgan liela bēda patiesībā šī pāraprūpe, vai ne, ka es nevienu citu nelaižu klāt, es neļauju arī baigi pašam neko tur daudz darīt, es tur visu cenšos izdarīt, lai ir pēc iespējas labāk, drošāk, pareizāk, kārtīgāk, nedod Dievs, ka tikai kaut kas nenotiek, tad tas tālāk var atsaukties uz bērnu pašvērtējumu diezgan sāpīgi. Bet tas, ko tu minēji par piesaisti, ka tādā veidā, tādā ļoti pāraprūpējot, es teiktu, vai pārāk baidoties par bērnu, ja mēs vēlamies nodrošināt drošo piesaisti, tas laikam īsti nebūs. Vai ne? Tas mērķis laikam īsti nebūs sasniedzams, jo bērnam ir jāsajūt tas, ka mamma ir pārliecināta. Un bērnam ir jāsajūt tas, ka mamma ir droša. Un tās rokas, kas mani paņem, man izstaro mieru. Dod man mieru. Droši vien, ka esi varbūt pati savā pieredzē vai kādreiz piedzīvojis ko tādu, ka bērniņš, pieņemsim, vienam pieaugušiem rokās, tur viņam kājas, rokas iet pa gaisu, viņš kliedz un brēc, un paņem kāda, es nezinu, olmīte vai kas tur, vai kāda draudzene rokās, un tas bērniņš nomierinās uzreiz apklust. Es domāju, bērns ļoti, ļoti lielā mērā sajūt mūsu to iekšējo procesu, kas mums tur notiek, vai ne? Vai mēs paši esam mierīgi, vai mēs esam uztraukti. Un ja es mēģināšu bērnam nodot drošības sajūtu caur uztraukumu, es īsti nesasniegšu laikam to rezultātu, vai ne? Jo tomēr tas ir jūtams, vai ne? Pirmkārt, tas ir jūtams, un otrkārt tā jau nav drošība, ko es viņam sniedzu, vai ne? Tas ir
Es tā kā mēģinu kompensēt savas iekšējās bailes. Tas ir pavisam cits stāsts. Tas ir stāsts par mani pašu un kā man savas bailes nomierināt. Un es bērniņu ņemu talkā tagad, lai nomierinātu. Kā rīkoties situācijā, ja ikdienas gaitās tiešām rodās ka uznāk tāds tremors iekšējs un tāda trauksme, tad labāk ļaut tam bērniņam bišķiņ savā tur šūpulītī vai gultiņā padzīvoties, pašai izpūst, aizskaitīt līdz 10, mēģināt nomierināties un tad šo te bērnu paņemt. Ja bērnam nedraud nekādas briesmas, vai ne, tad jā, ja tu esi pati ļoti, ļoti uztraukta. Es gan domāju, ka tas uztraukums ir atsevišķa tēma, un mums ir jāiemācās kā pieaugušiem ar uztraukumu tikt galā jau krietni pirms tam, kad bērniņš ir piedzimis, jo uztraukums būs vienalga. Bet ja es būšu tam gatava, tas nebūs tik ļoti, ļoti smags vai ne, tik ļoti, ļoti grūti pārvarams. Tā kā es aicinātu par to domāt pirms tam noteikti, un šīs te lēnās elpošanas un mierīgās meditācijas un tam līdzīgas prakses uzsākt jau krietni pirms tā momenta, kad man jau ir rokās viens ārkārtīgi brēcošs mazulis, un ja ne gluži 24 stundas diennaktī, tad tuvu tam, ja. Bērniem temperamenti arī mēdz būt dažādi, vai ne, un tā emocionalitāte mēdz būt dažāda. Tā kā es teiktu, domāsim par to pirms tam, lai nebūtu pēc tam jāstrebj tā putra ārā. Bet, jā, redzi, man ļoti grūti šeit dot atbildi, jo es nevaru tā iedomāties, kā mēs varam sevi tā mierīgi tagad elpot un skaitīt līdz 10, ja man mazulis blakus tur skaļi brēc, vai ne? Vai man tas tiešām var izdoties? Laikam, ka nē. Kaut kā jāmēģina abiem tad kopā izlīdzēties, es teiktu, vai ne? Es vienkārši nedomāju, ka tas ir iespējams, vai ne? Tie ir cilvēcīgi. Man šķiet, ka tas īsti nav iespējams, vai ne? Un par to pāraprūpi, bišķiņ atgriežoties, kādas tad ir tās sekas? Varbūt var bišķiņ ieskicēt šim te jau izaugušajam pēc tam cilvēkam, ja viņš ir bērnībā pāraprūpēts un mēs tiešām viņu sargam no visām pusēm un liekam tos pilnvērtiņus, visu. Tur ir daudz bēdas var parādīties. Pirmais tā ir noteikti nedrošība, nepārliecinātība par sevi, vai ne? Jo es jau pats īsti neko neesmu darījis. Manā vietā izdara, un tas man dod netieši, bet dod tādu sajūtu, ka es pats nevaru izdarīt. Ja es varētu, tad jau es darītu, bet acīm redzot, es pats to nevaru izdarīt. Un neviens jau man to nesaka, tu nevari, tāpēc es to daru tavā vietā. Ja? Bet to dara vecāki, pieņemsim, tur ģērbi ļoti ilgi bērnu, ilgus gadus, vai mācās viņu vietā, vai kārto somu, vai klāj gultas, un visu kaut ko tur dara bērnu vietā, vai ne? Neviens jau nesaka, es to daru, tāpēc, ka tu to nespēji pats izdarīt. Bet tā ziņa jau vienalga tiek nodota, ja māma dara manā vietā, es to nevaru. Un tas ir ļoti, ļoti bēdīgi. Tik tiešām izaug bērni, izaug pieaugušie, kas absolūti nav pārliecināti par sevi, ka viņi kaut ko spēj šajā dzīvē izdarīt un sasniegt. Un viņi ir lielā mērā atkarīgi no apkārtējiem apstākļiem. Un kā jau mēs sākumā runājām, apkārtējie apstākļi ir nestabili. Vai ne? Šī dzīve ir nestabila, un līdz ar to šāds bērns ir ļoti nesagatavots dzīvē. Viņam ļoti, ļoti grūti klājās pēc tam. Un otra lieta, atkal tāda, man liekas, ko var arī pieminēt, tā ir tādas grūtība, problēma risināšanas tāda prasme. Vai ne? Ka es neiemācos pats risināt situācijas savā dzīvē. Kaut kas man tur notika, uzreiz mamma ir klāta. Man nav pašam vispār jādomā nekas. Un tad tādu ļoti, ļoti vērtīgu prasmi, kā risināt problēmas, risināt situācijas, es neiemācos. Un man vispār nav tāda saprašana, ka es to varētu izdarīt un ka man tas būtu jādara. Un tie ir lieli mīnusi. Tad, kad tu esi pieaudzis cilvēks, varētu ļoti grūti klāties. Un arī apkārtējiem ar šo cilvēku nebūs viegli, protams. Tad būtībā jaunajam vecākam ir vēl šis tāds vēl papildus, kā man neizdarīt par daudz, vai ne? Jā, kā neizdarīt par daudz. Es domāju, ka kā neizdarīt par maz, kā neizdarīt par daudz, ārprāts, vai ne? Nabaga jaunie vecāki, bet
es domāju, ka normāla praksē varētu būt, piemēram, ko saka teorija par mazajiem bērniem un par bērnu audzināšanu, ka nevajag bērnu vietā darīt neko tādu, ko viņš spēj izdarīt jau pats. Šīs lietas viņa vietā darīt nevajag, pat ja tev nav laika. Vai ne? Kas ir ļoti, ļoti grūti, es zinu, bet tomēr nē. Tad tas nozīmē to, ka tev vajag špikeri, kurā ir plus mīnus, vai ne, kas ir tas, kas šajā vecuma posmā būtu bērnam jāmāk. Tad tu vēro, vai mans bērns to jau tā kā spēja vai nespēja izdarīt, jo šeit var būt atkāpes, ne visi mēs pakļaujamies tādu absolūtai normai, vai ne, var būt dažādi. Un ja es redzu, ka viņš to spēja, tad viņam tas ir jādara. Un viss. Un man, kā pieaugušajam, ir jāturās šitā te, lai to kombinzonu viņam neuzvilkt mugurā no rīta. Vai ne, kad man ir jāsteidzās un jāskrien uz to darbu, un tur viss mājās. Jāceļās ātrāk. Jāceļās ātrāk. Jāorganizē rīts, pakārtot. Jā, un visas drēbes jāsaliek jau rindiņā iepriekšējā vakarā uz nākamo dienu, lai nekas nav jāmeklē, lai lieka laiks nav jātērē. Par jauno vecāku lomu pieminējāt arī par ir šis te aprūpētājs, rotaļu biedrs, un tad par robežiņām, kas vairs jau tā kā neietilpst jauno vecāku. Īsti ne, vai ne, jo mēs tādam mazulītim nevaram robežas nekādas likt, viņš īsti tā kā kognitīvās spējas nav attīstītas, viņš īsti nespēja šo te saprast. Kurā brīdī mēs sākam to tad, kad viņš jau kļūst tāds saprātīgāks, ja tā var teikt, vai ne? Tad, kad tu jau saproti, ka viņā tāda viltība dzimst, vai ne? Vai tāds meklētājs sev ir pamodies. Es domāju, tas ir tāds vecums, tuvojoties gadam, jau droši mēs varam kaut ko sākt jau tā, gluži drīkst un nedrīkst, tā kā stingri, jo bērns daudz ko vēl nesaprot gada vecumā, bet tomēr, vai ne, mēs varam jau sākt mācīt lietas. Varbūt pavisam nedaudz, kāpēc šīs te robežas ir svarīgas bērnam? Jo ir daudz, kas uzskata, ka mēs ļaujam visu, bet īstenībā jau bērnam ir ļoti svarīga šī te robeža. Jā, par to, ka ļaujam bērnam visu. Man reiz bija saruna ar vienu bērnu tēti, viņš teica tā, tagad pēc šīs sarunas jūs gribat, lai es savā bērnā nokauju līderi. Un tad es atbildēju ar pretjautājumu, bet kas ir līderis? Kādam līderim jūs izvēlētos sekot? Vai jūs izvēlētos sekot tādam līderim, kurš iet vienkārši pāri līķiem, vai ne, un iet uz savu mērķi, neskatoties un nedomājot ne par vienu, vai jūs, necienot otru cilvēku, necienot apkārtējos, vai jūs sekot līderim, kurš ir gudrs, kurš ir taisnīgs, kurš ir saprātīgs, kurš spēj risināt problēmas, kurš ieklausās cilvēkus, kādu jūs gribat to līderi? Un kas vispār ir līderis, vai ne? Vai šis cilvēks, kas vienkārši iet tā kā nedomājot par otru, vai mēs viņu varam uzskatīt par līderi? Jo ar tādu visatļautību, tieši to mēs bērnam arī iemācām, ka tam, kas notiek apkārt, nav nozīmes, galvenais ir, kā tu jūties. Un vai tas ir tas, ko mēs gribam viņam iemācīt? Un tad vēl šiem vecākiem ir tāda dīvaina pārliecība, ka ārpus mājas viņš būs tas līderis, kas skatās tā kā drusciņ pāri citiem, vai ne, un visus liek pie vietas, bet mājās gan, vai ne, tur gan viņš mūs cienīs, un tur viņš sapratīs tur līderis būs. Jā, vai ne, tur viņš sapratīs, ka ir cilvēki jāciena un ka man ir jābūt pieklājīgam. Mēs jau nedalām tā to savu personību, vai ne? Mēs esam diezgan, ko mēs iemācāmies, tādu mēs esam. Un jautājums, ko es gribu iemācīt savam bērnam. Paldies. Atgriežoties pie mūsu galvenās tēmas, varbūt vēlreiz tādus punktus uz ī par sarkanajiem karogiem. Kas tad ir tas, ko mēs pamanām, un mums uzreiz ir vicinam sarkano karodziņu, ka ir nepieciešama palīdzība? Es domāju tā, pirmais sarkanais karodziņš, ja mēs tiešām par šo nopietni gribam runāt un nopietni gribam domāt, pirmais sarkanais karodziņš varētu būt, ka es gaidot jau bērniņu apdomāju, kas ir noticis ar manām dzimtas sievietēm un vai vispār tajā saucamajā manā anamnēzē vai dzīves vēsturē
ir tipiski pēcdzemdību depresija. Vai šīs te, varbūt nepatīkamās sajūtas pēc dzemdībām, agrāk mēs nerunājam tik daudz par pēcdzemdību depresiju, bet vai ir bijušas kaut kādas grūtības. Jo šī arī ir tāda lieta depresija, kas mēdz iedzimt, kas ir arī ar tādu pavisam bioloģisku pamatojumu. Tā kā tas būtu viens, ja jau vispār šo uztraucos, ja, apdomāt, paklausīties, vai kaut kas tāds varētu man draudēt. Jo tas tomēr tā ir, ja es zinu, ka man tuvajām radiniecēm, mammai, vecmāmiņai ir bijušas šādas emocionālas grūtības pēc bērniņa piedzimšanas, ir iespēja, ka arī man tāds būs. Ja? Ne jau 100%, protams, nē, bet tomēr tā saucamā pretdispozīcija ir, kas nozīmē to, ka pie attiecīgiem apstākļiem tā depresija var arī parādīties. Ja apstākļi ir absolūti labvēlīgi, viņi var arī neparādīties. Ja? Bet tomēr šo var apsvērt, tā kā, ja es ļoti, ļoti gribu gatavoties, kas ar mani notiks. Tā kā, šo var apsvērt. Tālāk ir jāsako līdzi pašsajūtai, tad, kad tu vēl esi grūtniece, tad, kad tev vēl bērniņš nav piedzimis, kā tu tad jūties. Un ja tad jau ir šīs te sajūtas, ka es nejūtos labi, un man ir ļoti lielas bailes un milzīga vainas sajūta, un šausmīgi tādi uztraukumi, ka es nebūšu, nespēšu, nevarēšu, es teiktu, ka tas jau ir laiks, kad ir jāsāk meklēt palīdzību. Nevajag gaidīt, jo arī šie pētījums, par ko es iepriekš runāju, arī norāda uz to, ka lielāka iespēja, ja tā var teikt, tikt pie pēcdzemdību depresijas ir sievietēm, kurām grūtniecības laikā jau ir bijuši depresijas simptomi. Tā kā pret to nevajadzētu izturēties vienaldzīgi, un ja tu jūti, ka kaut kas jau tāds ir, ka vairāk nedēļu jau 2 es sajūtos slikti, un šie depresijas tādi apātijas un enerģijas trūkuma simptomi tādi un parādās, tad jau meklēt palīdzību. Negaidīt neko. Un tālāk jau, ja grūtniecības laikā nekas nav bijis, bet pēc bērniņa dzimšanas es šīs lietas manu, nevajag baidīties runāt par to. Ir jārunā, ir jāstāsta, un arī tam otram cilvēkam, kas tev ir blakus, vai ne? Un ja neviena nav blakus, tad meklē kādu atbalsta personu, vienmēr jau tomēr kādu mēs varam atrast. Ja tev neviena nav blakus, un ja tik tiešām ir tā, ka neviena atbalsta persona nav, kaut vai ņem un piezvan tad uz krīzes tālruni, tajās pašās skalbēs, kur tu varēsi kaut vai izrunāties par to, kā tev iet, vai ne, izstāstīt kādam cilvēkam, kur tevi uzklausīs, jo bieži vien jau ir tā, ka tā uzklausīšana arī ļoti noder, ja, ka tur pat nevajag darbību nekādu, bet sajūt, ka otrs dzird, ko tu saki, līdz sevišķi, ja tu esi tiešām viena, vai ne, tādas situācijas ir, ka es esmu viena ar savu bērniņu, man tik tiešām nav, kas mani uzklausa. Un vajag vērsties tā kā nebaidīties meklēt šo palīdzību. Vai būtu vērtīgi aizpildīt šo depresijas testu, lai novērtētu savu stāvokli, jo būtībā šie tur ēdu par daudz vai pārēdos, guļu par daudz vai neizguļos, ir dzīvesprieka zudums. Tas ir ļoti tipiski vispār grūtniecības laikā pēdējos mēnešos. Šis te vienkārši tiešām pārgurums fiziskais. Var jau, protams, to darīt un tādā veidā tā kā kaut kādu skrīningu, tādu metodu izmantot, kas nebūs, protams, tāda terapeitiska metoda, bet es varu tā kā mēģināt uzķert, kas ar mani tur notiek. Bet es tomēr teiktu, ka jāpatur prātā ir tas, ka man ir pietiekoši ilgstošu laiku jājūtas tik ļoti noskumušai un tik ļoti varbūt bezvērtīgai vai ar tādu lielu enerģijas trūkumu, lai es runātu par depresiju. Labi. Un, kur meklēt palīdzību? Tā reālais ceļš. Es sapratu, ka man ir problēma. Ko man darīt? Iet Googlā. Vīrs tā kā būtu. Ja mums ir, ja mēs esam 2 vai ne kopā ar bērniņu, tad viņam vajadzētu būt pirmajam cilvēkam, ar ko es runāju, stāstu, saku, klausies, kaut kas te īsti nav riktīgi. Ja viņam pašam depresija, un tad jāskatās, vai ir vēl kāds tūs cilvēks, kam tu vari uzticēties, un iespējams tikai ar sarunu vien, ja šis cilvēks ir tāds, kur tu zini, ka tu to atbalstu saņemsi, ka ar sarunu vien varbūt reizēm pietiek, ja tu vēl neesi ieslīdis depresijā, ja? Bet ja esi ieslīdis depresijā, tomēr ir jāmeklē tas terapeitiskais atbalsts noteikti. Kur šo te tieši profesionālo, jā? Atkarībā no iespējām.
Atkarībā no iespējām. Šobrīd ir valsts apmaksātās psihologu konsultācijas iespējams, kur tu vari, man šķiet, ar ģimenes ārsta nosūtījumu tikt. Ja? Tad tu dodies pie ģimenes ārsta, pārunā šo, saņem nosūtījumu, saņem psihologu konsultāciju. Var zvanīt uz to pašu skalbju tālruni, tur arī ir saņemamas šīs te bezmaksas psihologu konsultācijas, un ja jūs zvanīsiet par šo numuru, tad jums arī izstāstīs, kādi nosūtījumi un kādi dokumenti ir nepieciešami, lai to saņemtu. Tā kā tādas iespējas ir. Vēl viena iespēja tomēr, kas man šķiet arī tāda laba un galīgi nedārga, ir Latvijas Universitātes psiholoģiskās palīdzības centrs. Tur savukārt ir tā, ka pēdējā kursa maģistra studenti, kas tūlīt jau būs konsultējoši psihologi, iziet tā saucamo pēdējo lielo praksi savu supervizoru vadībā, un arī viņi sniedz psihologu konsultācijas kvalitatīvas. Tiešām tur var arī dabūt kvalitatīvu pakalpojumu. Kā šim te var pieteikties? Kur to var atrast? Vienkārši internetu vidē? Internetu vidē atrast, jā. Psiholoģiskās palīdzības centrs, Krīžu tālrunis Skalbis. Šos te var atrast visus internetā, jā. Un par šo te gatavošanos jauno vecāku lomai, tāds noslēdzošais pirms jautājumiem, kas ir ienākuši. Gatavoties, tad, vai nav tā, ka emocionāli gatavoties tam, ka ienāks pirmais bēbīts, jo, skaidrs, ka ar 2, 3 ir aptuveni skaidrs, kas notiek, bet pirmais, kā jau jūs teicāt, lielākais ir tas pārsteigums un nezināmais. Vai mēs vispār varam sevi sagatavot tam brīdim, ko mēs nezinām, kā mēs jutīsimies? Vai tomēr mēs sagaidām to bēbīti, tad saprotam, kā mēs jūtamies, un tad mēs mācāmies ar savām visām emocijām un uzvedību un visu tikt galā? Es domāju, tas kam mēs varam sagatavoties, vai kādā veidā mēs varam gatavoties, tas ir gatavot sevi, savu iekšējo stabilitāti, tas, par ko mēs jau runājām, vai ne, ka papildus visu laiku veltu sev, savam mieram, savai tādai emocionālajam līdzsvaram. Es meditēju, es elpoju, es pastaigājos, es pildu to resursa trauku, cik vien es viņu varu uzpildīt, apzinoties to, ka notiks savādāk nekā es esmu iedomājusies, un tāpēc īsti tā kā varbūt lielas jēgas spriedalēt par to, kas un kā tur būs, nav. Vai ne? Jo es nezinu, tik tiešām. Es nezinu, ar kādu temperamentu mans bērns piedzims. Varbūt tā un varbūt šitā. Un es nezinu, kā mans vīrs jutīsies, kā es pati jutīšos. Tur ir tik daudz nezināmo. Tāpēc labākais, ko es varu darīt, ir domāt par savu tādu iekšējo stabilitāti un mieru, jo to gan es zinu, ka to man vajadzēs. To man vajadzēs. Par šo te gatavību dažkārt izskan arī šis te viedoklis, ka nav bērnu un ir bērnu, tur jau tad vairs nav starpība, cik bērni ir. Ka tik ļoti mainās tas savs domāšanas lauks un viss menedžments un viss tā ģimenes iedzīve, ka tur tad jau vairs nav. Bet tad atkal par šiem temperamentiem es esmu saskārusies ļoti daudz vecākiem, kas, pirmais bērniņš tur mierīgs, vēl tur kaut kāds, nē, ar šito man ir smagi, ja, tīri emocionāli. Ne tas, ka tur būtu tās negulētās naktis vai vēl kaut kas, bet tīri psiholoģiski. Tāpat nevar būt gatavs, vai ne? Nevar būt gatavs, jā. Un reizēm jau tā ir piedzimst pirmais bērniņš, un viņš ir ļoti mierīgs, un tad vecāki izlemj, ka, cik viss ir vienkārši, vai ne? Un kad vajadzētu mums vēl ģimenei bērniņu, un piedzimst nākamais bērniņš, un tad tev ir pārsteigums, vai ne? Un tas ir, cerams, patīkams pārsteigums, bet viņš ir pilnīgi citāds nekā pirmais bērns. Labi. Paldies par šo sarunu. Tagad pievērsīsimies jautājumiem, kas ir ienākuši. Šeit ir vairāk jautājumu, kas nedaudz pārklājās viens ar otru. Tātad apvienojot, tad sanāktu, kā tikt galā ar savām dusmām. Ar pēcdzemdību dusmām, kā kontrolēt tās dusmas un kā varbūt pasargāt sevi un citus no šīm dusmu lēkmēm? Jā, kāds plašs jautājums par dusmām. Par dusmām pēdējā laikā ļoti daudz kaut kā sanāk par dusmām runāt, bet tas, ko saistībā ar dusmām man vislabāk patīk ieteikt, ir, vai par ko patīk runāt, ir tas, ka dusmas, ja tā var teikt, nekad nenāk vienas. Aiz dusmām kaut kas slēpjas. Dusmas pašas par sevi kā tāda dusma vienkārši.
Nu, varbūt skaļi teikts, bet es domāju, ir ļoti reti, kad pastāv. Un tāpēc, ja man šīs te lielās dusmas ir, un viņas ir gana regulāri un daudz, un es jūtos tiešām nikna un pārskaitusies, man darētu pirmkārt saprast, kas aiz tām dusmām stāv, vai ne? Kas tas ir, kas ar mani notiek. Visticamākais, ka tur būs bezpalīdzības sajūta. Visticamākais, ka tur būs ļoti liels nogurums. Visticamākais, ka tur būs varbūt kaut kāda vilšanās sevi kā mammā, vai ne, ko es šeit vispār daru un kā es to daru. Un tad, kad tev ir šī informācija, vai ne, tad jau tās dusmas izskatās pavisam savādākas. Tas nav tā, ak, Dievs, tu šausmīgā, dusmīgā sieviete, vai ne? Bet tad tas vairāk izklausās, ej, man vajag palīdzību. Man vajag palīdzību. Tā kā es ieteiktu dziļāk skatīties uz dusmām, drusku mēģinot saprast to, ko tās dusmas grib pavēstīt. Dusmas ir uzvedība, kas vēsta. Es pateicu, dusmas ir uzvedība, es pat nepateicu, dusmas ir emocija, vai ne? Jo man patīk šī patiesībā ideja, ka dusmas nav pati par sevi emocija, ka tā ir uzvedība. Un tas ir kaut kāda, šī te uzvedība, caur dusmām mēs parādam to, ka kaut kas mūsos ir ļoti, ļoti, ļoti liela neapmierinātība ar kaut ko. Ar ko? Un tas ir tāds jautājums, kas ir jānoskaidro pašai. Labi, paldies. Nākamais. Kā atrast laiku sev konkrēti pašam minimumam, savai personīgajai higiēnai, dušai, ja bērniņš 6 mēneši jau kopš dzimšanas prasa pilnīgi visu laiku? Atstāt istabā vienu ir neiespējami, tētis ir darbā no agra rīta līdz vēlam vakaram, arī brīvdienās, radinieku palīdzība nav variants, tiek dušā reizi nedēļā, palieku pati sev pretīga. Kā rīkoties? Šausmas, vai ne? Un tas, ko es klausos, tas tiešām šajā jautājumā ļoti liela sāpe izskan, vai ne? Un tas ir ļoti grūti. Un man šķiet, ka ļoti, ļoti daudz jaunās māmiņas saskaras ar šo, ka ieiet dušā, tā ir tāda ekstra, vai ne, ka es varu būt tagad viena pati dušā un būt ar sevi tā kā kaut vai to 1 vai 2 minūtes. Tā kā tas pirmā atbilde, ko es varētu pateikt, ir tomēr ar vīru runāt par šo lietu. Kā tas ir no rīta līdz vakaram darbā, un tas, ko mēs arī šeit jau runājām, vai ne, pārunāt ar viņu, kas ir tie iemesli un vai tiešām nav iespējams savādāk. Man tevi ļoti vajag. Vai ne? Man tu esi ļoti nepieciešams. Ļoti. Man vajag šo te pusstundu. Man viņa ir nepieciešama. Es nevaru savādāk. Nebaidīties, nekautrēties runāt par šo. Un ja viņš saka, ka nevar, tad ir jāsaka vēl, bet man vajag. Un bērnam to vajag, vai ne? Tas nav risinājums, ka tu strādā no agra rīta līdz vēlam vakaram. Un varbūt kaut kādi ieteikumi, kā arī pašai, pieņemsim, šāda situācija varētu veidoties arī vientuļai māmiņai, ja, kur nebūtu šis vīrs kā iespējams atbalsts. Tu jau vari atļauties ieiet, nomazgāties vai paēst, bēbītis varbūt blakus. Tas iespējas kaut kāds. Ja es eju dušā un tur ir mans bēbītis un viņš tur ir, es taču varu netaisīt ciet nekādas durvis, nekādas dušas aizkariņus vai ne, es nomazgājos, es viņu redzu un es esmu dušā un ir jau ok. Protams, ka es nevaru baudīt to vienatni, vai ne, kas reizēm pat tās 5 minūtes ir milzīgi daudz, ko es varu sev veltīt, bet ir tā kā ir, vai ne, un es vismaz dabonu to, kas ir tas minimums nepieciešamais. Kā saglabāt mieru, kad neesi izgulējies? Centies ēst, bet bērns raud un neļauj pilnvērtīgi paēst brokastis. Noguruma līmenis tikai aug, bet bērns vēl pat nav 1 mēneša vecumā. Ēd tikai no krūts un atstāt ar kādu cilvēku īsti nav variants, plus esi vientuļā māmiņa. Radinieki palīdz ar to, ka saved ēdienu, kas tikai jāuzsilda vai ļoti ātri ir gatavs, bet saraustītais ik 2-3 miega cikls jau beidz nost 2. nedēļā. Dzīvoklis nav izsūkts, mājdzīvnieks ir kaķis, kas arī brēc un prasa uzmanību. Jā, vai ne, ko darīt? Situācija traka, vai ne, situācija briesmīga. Tas ir tas, par ko mēs šajā sarunā arī runājām ļoti daudz, vai ne, ko man darīt, jo var būt šādas te situācijas, kur man to atbalstu meklēt, ko man izdarīt. Un ja nav, ja vispār nekā nav, jāmeklē auklīte, jāmeklē kaut kas vismaz, jo saprotiet, mana atbilde nekad nebūs, tad neatpūties. Vai ne? Tā nav atbilde. Tas nav risinājums.
Cik ilgi es tā izturēšu? Jāmeklē visi iespējamie līdzekļi. Varbūt tomēr ir kāds cilvēks, kas man kaut vai reizi nedēļā uz stundiņu vai 2 stundiņām var iedot attelpu. Kāds par maksu vai nekāda auklīte. Varbūt man tomēr, es jau neesmu absolūti tā kā viens. Vai ne, varbūt ir vismaz kāda paziņa, kas var ieteikt kādu auklīti, kas var bērniņu drusciņu paskatīties. Ne, jo šeit, tā kā es saku, nevaram mēs sagaidīt, ka atbilde būs, tad neatpūties. Ne, tāda nevar būt atbilde. Man ir jāmeklē tā palīdzība. Bet ir ļoti grūti. Manam mazulim decembrī palika 4 mēneši. Tas nebija viegls laiks. Atceros, kā gatavoju dāvanas radiem un draugiem, tās nosūtīju. Jā, netikos varbūt klātienē ar viņiem, bet tomēr atcerējos, pat ja caur omnivu un pastkartēm. Atceros, cik sāpīgi bija pēcāk apzināties, ka manas rūpes bija liekas šajā svētku laikā, kad paldies neatskanēja. Sajūtos pamesta, izolēta. Jautājums, kā nejusties vientuļi vai aizmirstam? Kļūstot par māmu, protams, mainās arī draugu loks. Un tajā brīdī man tiešām bija vajadzīgs tas sveiciens, kura nebija. Šis īstenībā diezgan bieži ir draugu lokos, kas ir tā saucamie bezbērnu. Un tad kāds ir tas pirmais, kurš kļūst par to bērnu ģimeni. Un tad ļoti, gribot, negribot. Jā, šeit, lai tā kā drusciņu sadalītu to jautājumu, varbūt par tām apsveikumu kartītēm, un es sūtīju un nesaņēmu atbildi un sajūtos tāda pamesta, es aicinātu turpini sūtīt, jo šādā veidā tu rādi, ka tu esi jauks cilvēks, kurš citiem vēl laimīgu jauno gadu, priecīgu Ziemassvētkus, un tas nav tikai tāpēc, lai saņemtu kaut ko pretī, vai ne, bet es to daru, jo es esmu jauks cilvēks, un es neko negaidu. Man šķiet, tā ir viena tāda svarīgā sadaļa, bet otrs, protams, arī dzirdams tas sāpīgais, ka man gribētos to komunikāciju, man gribētos, ja citādi galīgi nevar, ir taču dažādi fórumi, ir taču dažādas grupas, kur es varu iesaistīties, kur es varu ar citām mammām runāties, tomēr tās interneta iespējas jau mūsdienās ir tik plašas atrast sev kaut ko piemērot, kur es varu tomēr sakomunicēt ar citām mammām un meitenēm, kam ir līdzīga situācija. Un tomēr runāties un meklēt to saziņu, vienkārši komunikāciju. Šeit ir līdzīgi stāsti, un tad mazulis bija gaidīts, izgājām cauri mākslīgās apaugļošanas procesam, bērnu tēvs visur iesaistījās, visu darīja, solīja, mīlēja, blakus un kopā ar mani bija līdz piedzima bērniņš. Viņš joprojām pēcāk darīja lietas un kaut kādā mērā palīdzēja. Trauki, veikala, loģistika, bet izvēlējās vairs nebūt blakus. Neturēt bērnu, nemīlēt. Kā mazulis sāk raudāt, tā viņam nāca melnie, kā pats saka, dēmoni. Sāka kliegt uz mazo, teica, ka ienīst un citas ļoti sliktas lietas, un ko tik vēl ne. Līdz reālai fiziskai darbībai neaizgāja, bet tik bieži gribējās iet prom ar bērnu vienalga uz kurieni. Tagad viss jau ir normālāk, spēja mīlēt, būt kopā, saprot, ka vīriešiem var arī būt pēcdzemdību depresija, kāds izpaužas, ko iesākt lietas labā. Šo jautājumu izcēlu, jo šeit ir stāsts par vīrieti, par pēcdzemdību depresiju un pazīmēm vīriešiem jau izstāstījāt, un par dusmām pa lielam droši vien, kad neatšķirās tā dusma, kas ir sieviete vai vīrietis. Bet vīrietim jau, es domāju, nāk vēl klāt arī tas, ka viņam ir jāuztur, vai ne, un ka viņam ir jābūt stipram. Mammai ir vienkārši jābūt labai mammai un jāspēj visu pareizi izdarīt ar bērniņu, bet vīrietim ir jābūt stipram, spēcīgam, viņam tur jāvar un jāstrādā un jāpelna un viss, bet šeit viņš ir ielikts situācijā, viņš ir atrodas situācijā, nav gluži ielikts, pats sevi ielika, vai ne? Viņš atrodas situācijā, kuru viņš vispār nav gaidījis tādu. Kur viņš nesaprot, kas notiek. Un vīriešiem bieži vien ir tomēr drusku grūtāk adaptēties nekā sievietēm šeit situācijā, kad ir vēl viens ģimenes loceklis mājās. Ir bišķiņ grūtāk, jo sievietei palīdz tas, ka tu tomēr ar bērniņu esi bijusi kopā tos 9 mēnešus, vai ne? Un tas fiziskais kontakts, fiziskā sajūta ir bijusi gana ilgu laiku, vīrietim jau tas nav bijis. Un vīrietim ir tikai
ir tai sajūtai jābūt tā kā pašai no sevis, vai ne? Ka tas ir mans bērns, es viņu mīlu, un tā ir mana sieva, mums ir tagad ģimene, un vispār viss mums ir tik skaisti. Bet tā var nelikties, vai ne? Varbūt tiešām sākumā diezgan daudz tādu nepatīkamu pārsteigumu, ka tas ir mega smagi. Mēdz būt arī šī bezpalīdzības sajūta vīrietim, ka viņš jau nevar neko ietekmēt. Jā. Dažkārt tēti arī saka, teiksim, krūts barotiem bērniņiem, ka es jau viņu labprāt pats pabarotu, bet nevaru. Tā, labi, paldies. Un vēl pēdējie jautājumi. Jā. Vai jauno vecāku emocionālo stāvokli var ietekmēt viņu attiecību dinamika un kā uzturēt veselīgas attiecības, kad piedzimst bērniņš? Var. Tā pirmā daļa jautājumam bija, vai var ietekmēt. Jā. Bet es domāju, ka tur cita ceļa nevar būt kā ļoti, ļoti rūpīga sava laika plānošana. Un šeit vairs nebūs tā, ka mēs te tagad vakarā sēžam, abi domājam, aizējam uz kino. Nē, nekā tā vairs nenotiks. Ne? Diezgan ilgus gadus. Ir ļoti rūpīgi jāieplāno sava dzīve, un ja es pirms tam vienkārši gāju vai uz bāru, vai uz kino, vai vienkārši pastaigāties, tad, kad man tas ienāca prātā, vairs tā nebūs. Tas nozīmē, ka manā dzīvē ienāk tāda atsevišķa aktivitāte plānošana, ka es laiku kopā ar savu partneri ieplānoju, un tas ir obligāti. Obligāti es ieplānoju šo laiku, mēs abi to izlemjam, ko mēs darīsim. Mēs samanedžējam, kas mums tajā brīdī skatīsies bērnus, un mēs plānveidīgi dodamies, ja? Jo bez plānošanas nebūs nekas. Vai ne? Tas ir ļoti, ļoti tāds kārtīgs menedžments sākās. Un šeit ir par otru bērniņu. Labdien, mūsu ģimenē pavisam nesen ir piedzimis vēl viens bērniņš. Esam pamanījuši, ka vecākā meitiņa dažkārt izrāda greizsirdību, ka kādā brīdī jaundzimušajiem tiek veltīts vairāk laika. Kā parādīt otram bērnam, ka viņu vēl joprojām mīlam tikpat ļoti, un kā sadalīt šo uzmanību? Jā, būtu, cik vecs diez ir tas vecākais bērniņš un cik vecs ir mazākais, bet tomēr par tādiem tikko dzimušiem zīdainīšiem, par viņu ienākšanu ģimenē, ja mēs runājam, ja ģimenē jau ir kāds bērns, tad tomēr tas ieteikums ir savu uzmanību veltīt vecākajam bērnam. Vai ne, jo mazākais, protams, ka tu viņam velti uzmanību, tev viņš ir jābaro, tur šīs te visas lietas, tas ir ļoti svarīgs, bet tev ar viņu vēl nav jāspēlējās, tev viņam vēl nekas nav jāstāsta, nekas nav jāmāc. Tur ir patiesībā tā aprūpe ir tā numur viens svarīgākā lieta. Maziņajam vēl nav tik svarīgi tas, ka tu viņam pasaciņas lasi vai kaut ko tādu, vai ne? Tik svarīgi. Gan jau, ka ir svarīgi, vai ne? Mūsdienās jau ļoti daudz runā par to, cik ļoti bērni visu jūt. Bet tomēr vecākajam bērnam savukārt tas ir ļoti svarīgi. Tieši šajā laikā sajust to, ka nekas jau tā ļoti nav mainījies. Vai ne? Jā, man ir māsiņa vai brālīts, bet mamma tāpat mani mīl, tētis tāpat mani mīl, viņi velta man ļoti daudz laika. Tāds kvalitatīvi pavadīts kopā laiks. Jā, tomēr veltīt ļoti daudz uzmanības tam vecākajam bērniņam, tajā iesākuma posmā vismaz, lai viņš nomierinātos, jo viņš jau arī ir nobijies, vai ne, kas tagad notiek. Un kā ir iesaist aprūpē? Jo dažkārt ir tā, ka baidās ne to tā izdarīs, ja? vai pa stipri piespiedīs, pa stipri nobučos, vai saspiedīs, vai vēl kaut ko. Ja? Bet tas jau arī rada viņam, tad kāpēc es nevaru, tas taču ir mans brālis vai māsa. Jā, protams, es domāju, ka protams, ka mēs skatāmies tur pēc kompetences, cik bērns spēj tur palīdzēt un cik daudz viņš vēlās. Jā, šis atkal ir stāsts, protams, par vecākiem bērniem, kad viņiem liek tos mazos bēbīšus pieskatīt, vai ne, kas īsti nav. Tas droši vien labākais variants, bet tādā ziņā, lai iesaistītu, vai ne, nevis lai pieskatītu, bet iesaistītu, ka mēs teikt esam ģimene un padod man lūdzu pamperīti mazulītim. Ja, vai paskaties lūdzu, vai viņam tur tas grabulīts nav pa tuvu, tur kaut kā nespiež, ja, vai tu varētu lūdzu. Kaut ko tādu, vai ne, lai bērns jūtas iesaistīts un ka mēs teikt visi te esam kopā. Nav tā, ka mēs un bēbīts un tad tu lielais pats tiec galā. Un pēdējais jautājums, pat ne jautājums, bet tāds
izklāsts. Esmu viena bez bērna tēva un mazulē ir tikai pirmās 2 nedēļas, bet sāku izjust izteikt vientulības sajūtu, jūtos izolēta no dzīves, visas grūtības man ir jāpārvar vienai. Cenšos katru dienu veltīt sev laiku, padejojot, elpojot svaigu gaisu, iedzerot kādu kafijas krūzi, palasot grāmatu vai ieskrienot dušā. Tomēr šī pārmaiņa, ka nevar doties, kur un cik ilgi vēlos, rada šo izolētības un vientulības sajūtu. Protams, ka bērns aug un doties kopā ar viņu visu kaut kur varēs biežāk, bet šobrīd ir sajūta, ka sāku izdegt. Vēlētos, lai ir vēl kāds kopā ar mani šajā procesā, un es varētu vismaz vienreiz nenomainīt pampēri, bet paskatīties, kā to dara kāds cits. Jā, brīnišķīgi, paldies. Skumji no vienas puses, vai ne? No otras puses, kā dzirdu, ka tur ir cilvēks, kas ļoti, ļoti rūpējas par sevi un ļoti, ļoti labi saprot, ko dara un kas notiek. Un es ticu, ka, ja padomās kārtīgi un pāršķirstīs savā prātā paziņu loku, noteikti varēs kādu atrast, kas arī kādreiz palaiž kaut kur, vai vienkārši atnāk ciemos to kafiju iedzert, lai vienai nav jādzer tā kafija, vai ne? Bet paaicināt kādu pie sevis, uzaicināt. Un pašai meklēt tos veidus, kā komunicēt. Labi. Paldies par brīnišķīgu sarunu. Paldies. Tātad šī bija 3. saruna, kā veicināt jauno vecāku psihoemocionālo labsajūtu. Un tiekamies mēs rītvakar 6:00 un runāsim ar uzturu speciālistu Alisi Kindzuli-Dunausku, kā un vai stresu var apēst. Šīs visas sarunas ierakstos jūs varat vērot Veselīga Rīga Facebook lapā, Veselīgs Rīdzinieks mājaslapā, Spotify sarunas par veselību un 2 gan YouTube kanālā. Paldies! Ar labvakaru tiekamies rītvakar!